Kā zināt, ka tavs video saturs ir veiksmīgs? Tas viss sāks ar vienkārši jautājumu, ko mēs mērīsim? Kaut kāds kritērijs nospraust. Ja pieņemsim, runājam par podkāstu. Mēs esam izdomājuši, ka mūsu uzņēmumam vajag podkāstu, jo tādā veidā mēs varētu komunicēt vairāk mūsu vērtības, mūsu idejas, parādīt mūsu eksperts, mūsu zināšanas, un tad vienā brīdī jūs tā kā ieguldaties, tur ir viena sezona, ir tur 8 vai 12 epizodes ir iznākušas, un varbūt ir maz skatījumu. Un tajā pašā laikā jums tāds kā, šī bija izgāšanās. Bet tad jautājums tajā brīdī uzrodas, kas bija kritērijs, kuru mēs definējām kā izdošanās kritēriju. Parasti tos uzlikā 1 vai 2. Skatījumi, jā, ir viens no. Cilvēkiem patīk uz skatījumiem. Taču, ja pieņemsim, mērķis bija izglītot tavus biedrus, klientus, tad es teiktu daudz labāk jau būtu mērīt, paskatoties, ko pārdošanas komanda vai ko cilvēku klients servisā saka. Vai klients tagad nāk izglītotāks, vai viņi, piemēram, tagad saprot, ko viņi pērk. Ja viņi nāk un saka, jā, es noklausījos to, un es gribu jau to konkrēto risinājumu, tad tā ir izdošanās. Būtībā, ko mēs liksim pašā priekšplānā, un es vienmēr teiktu, ka 3 uzlikt 1, 2, 3, tā kā maziņa piramīdīgi, saprast, kas ir pats svarīgākais kritērijs, 2. un 3. svarīgākais. Ja šos 2 mēs varam kaut kā noķert izmērāmus, tad mums būs sirdsmiers, arī tad, ja, piemēram, nav klikšķi vai nav baigi daudz skatījumi, bet atkal ir tieši tas, ko mums vajag.